Šoreiz, kā jau jūs sapratāt no mūsu raidījuma ievadkadriem, mūsu sveicieni jums esot vairākus tūkstošus kilometrus prom no mājām, no tulpju zemes Holandes. Ir jūnija sākums, protams, Holandē tulpju smarža un tulpju krāsa jau sen ir izstarojusi, bet ne tādēļ, lai mūsu ceļojumam pietrūktu krāsu. Gluži otrādi, šis vairāk nekā nedēļa garais ceļojums, kuru mēs ar operatoru Intu vadījām kopā ar saviem 20 ceļa biedriem, bija visnotaļ daudzkrāsains gan to dienu redzējumā, gan guvumā. Un lai jums šokar lieka nebūtu jāmin, ko tad savu zemī darīja Holandē un par ko šai reizē būs mūsu stāsts, vien atliek iepazīstināt ar mūsu jaukajiem ceļa biedriem. Uzminu veidā šī iepazīstināšana varētu izklausīties šādi. Viņiem visiem garšo vitamīniem bagāti zaļumi, bez tiem viņi neiztiek arī garākos ceļojumos, bet ikdienā viņi pieliek visas pūles, lai tie nokļūtu arī uz jūsu galdiem. Jā, uz Holandu braucām, lai to šoreiz vairāk palūkot dārznieku acīm. Šī brauciena galvenie organizētāji bija Mārupas siltumnīcu kompleksa ļaudis un Cijā Kemira Agro Latvija. Ar viņu gādību tad šovakar arī tapis mūsu nelielais stāsts par patiesi sabrīnas vērto zemi Ziemeļjūras krastā. Līdz tam mans priekšstats par Holandu vairāk vai mazāk saistījās ar tulpēm, turienes slavenajām veidzirnavām un daudziem kanāliem. Ar vienu vārdu sakot, ar tiem simboliem, kas iztēlē mūs pietuvina vietām, kurās vēl neesam pabijuši. Redzot savām acīm šo plaukstošai oāzei līdzīgo zemi, arī tā simboli iegūpa pavisam citu nozīmi. Izrādās, ka šie kanāli un veidzirnavas holandiešiem ir dzīvībai svarīgas lietas, jo puse no visas Holandas zemes atrodas zem jūras līmeņa. Cīņa pret ūdeņiem te ir dzīvības nepieciešamība. Un gadsimtu gaitā veidojot unikālu dambju un aizprostu sistēmu no jūras un citām ūdens krātuvēm ir atkaroti desmitiem tūkstoši hektāru zemes, kuros veidojušies auglīgi lauki un pilsētas. Starp citu arī Holandas galvaspilsēta Amsterdama atrodas 1,5 metra zem jūras līmeņa un to caurvīja 600 kanāli, kur kopējais garums ir 100 kilometri. Nevelti to dēvē par otru Venēciju. Vēl Holanda neapšaubām ir arī siltumnīca zeme, jo zemestikla platības te aizņem 12,000 hektāru, un tas jau ir vairāk nekā iespaidīgi. Kas tad atrodas zem šī acīm gandrīz nepārskatāmā stiklotā jumta? Tā bija arī mūsu ceļa biedru lielākā interese. Vispirms ielūkojāmies kādā privātsaimniecībā, kurā veselo 16 hektāros nodarbojas ar tomātu audzēšanu. Teikšu atklāti, ka šeit redzētais pilnīgi sagrāva man līdzinējo priekšstatu par to, ko nozīmē siltumnīca saimniecība vispār un kā tajā saimnieko. Vispirms jau neparasti likās tas, ka viss tajā dienā nolasītā lielā raža nebija visabērta mums pierastajās kastēs, bet pa speciāliem kanāliem, kas savstarpēji saistīti, plūst pa salsūdens straumu uz baseinu. No tā tālāk uz šķirotāju, un nedēļā šī līnija sašķiros 150 tonnas tomātu. Un nevien pēc lieluma, bet arī pēc krāsas. Tomāti tiek audzēti akmens vatē, starp citu pēc šīs metodas strādā visās Holandas siltumnīcās un visu šo milzu saimniecību baro lūk no šīs nelielās virtuves, kurā galvenais pavārs ir kompjūters. Šajos katlos, protams, ir Kemira šķidrais minerālu mēslojums. Šī raidījuma laikā ik pa brīdim pabūsim arī Mārupē, lai Holandē redzēto salīdzināt ar savu varējumu. Šīs sarunas ar mūsu ceļbiedriem tapušas jau mājās, pāris dienas pēc Holandē piedzīvotā. Ikdienā Sandra ir tā, kas Mārupē baro visus šos lielos gurķu stādījumus un tomātu stādījumus. Man vienmēr liekas, kā jūs, Sandriņa, tajos katlos tur nenojūkat. Godīgi sakot, man ir labs palīgs. Man labs palīgs ir Valds, kas tiešām man palīdz. Es godīgi sakot, uz viņu tiešām var paļauties. Bet tad, kad sākās viss tā kompjūtera būšana Mārupē, tad laikam bija, tāds sauņu matas ir un vairāk. Jo es tiešām biju nobīdusies, tas sākums jau likās tāds briesmīgs. Bet tagad laikam bez tā? Nevarētu, jā. Tas ir tik pierasts jau, ka... Mēs esam atbraukuši pat no tālu skaista ceļojuma, un tur jūs arī īpaši interesi izrādījāt tajās vietās, kur varēja redzēt, varbūt lielākos apjomos šādus te kompjūterus. Vai jūs kaut ko tur arī tādu savu saredzējāt? Jā, mums gribētos tiešām iet kādu solīt uz priekšu, jo viņiem viss ir šķidrie mēslojumi. Man liekas, viņiem tomēr drusku vieglāk strādāt ir jau gatavi atvestie, bet kā tas mums būtu, varbūt kādreiz uz priekšdienām mēs to varētu izdarīt. Viņiem, man liekas, ka daudz valdība palīdz, teiksim, ar visiem kredītiem un visu to viņu jaunāku tehnoloģiju varētu ieviest, bet mums, es nezinu, vecs siltumnīcas, vispār godīgi sakot, jābrīnās, kā mēs vēl dzīvojam.
Es ar pirmo reizi redzēju to milzīgo siltumnīcu jūru, un man likās, ko tajā brīdī domājāt jūs, ja? Mums tā likās, ka šeit jau Mārupē ir daudz hektāru zem tiem stikliem. Maza tāda labestīga skaudība, godīgi sakot, par viņu tomēr tālāk gājuši uz priekšu par mums un viss jaunāka tehnoloģija un jaunāka. Tā nebija, ka tā kā doma, tā kā likās, ko mēs te ņemamies, jāmet tā plinta krūmos, ja gluži otrādi kaut kāda dzinulība. Tāds mazs sazartiņš, jā, tikai mums pa kādu pussolīt nāk pretī, varbūt, ka mēs arī noturētos. Bet šogad man tā saka, ka Mārupē gurķi un tomāti aug griezdamies un nespējot sievas lasīt. Man liekas, ka tur bišķi arī dieviņš palīdz. Ja mūsu dārziņa audzētājiem daudzās lietās jāpaļaujas uz dievpalīgu, tad Holandeiku uz soļu varējām pārliecināties par to, ko cilvēki sasnieguši paudzēm, virzot un attīstot kaut vai šo vienu šai reizē mūsu interesējošo dārzkopības nozari. Esam vienā no lielākajām stādaudzētavām, kur 3 hektāros tika audzēta visa veida puķu un dārziņu stádi, kādus vien tikai spējam iedomāties. Protams, arī šeit darbs norit pēc modernākās tehnoloģijas un cīkos darbus, ko sauc par sēšanu un piķēšanu, un ko pacietīgi raduši darīt mūsu dārznieču rokas, te veic gudras mašīnas. Stádi te tiek audzēti pēc konkrēta pasūtījuma, kurus izdara siltumnīca īpašnieki. Un pasūtījums ir ļoti precīzs, tiek norādīts šķirne, daudzums un kādas firmas sēklas izmantojamas. Stādiņš jau savā augšanas brīdī tiek apstrādāts arī pret iespējamām slimībām. Bet visa sākums, protams, ir kvalitatīvs sēklas materiāls. Starp pasaulē atzītākajām firmām šai ziņā ir arī Holandas sēklaudzēšanas firma Rijkswaan. Šī firma nosauktā dibinātāja vārdā, kurš pirms vairāk nekā 70 gadiem te radījis pamatu šobrīd redzamajam. Te nodarbojas ne tikai ar sēklu audzēšanu, bet arī ar jaunu šķirņu hibrīdu selekciju. Selekcija tiek vērsta ievērojot 3 galvenos nosacījumus – auga produktivitāti, slimību izturību un kvalitāti. Arī mūsu dārzkopi ir iecienījuši šīs firmas produkciju, un šobrīd gan mārupieši, gan vairāk citi no mūsu lielākajiem dārziņu audzētājiem strādā tieši ar Rijkswaan firmas sēklām. Mums bija iespēja lūkot, cik milzīgs un skrupulozs darbs tiek veikts, lai tiktu līdz konkurētspējīgam produktam, līdz sīkajai sēkliņai, kurai jādod vajadzīgais gala rezultāts. Arī to mēs varējām skatīt blakus esošajos izmēģinājumu laukos. Redzētais īpaši sajūsmēja mūsu ceļbiedra Aivaru Presņikovu, kurš ikdienā darbojas saimniecībā Rīga. Salāti tā ir viņa stihija. To sapratām ne tikai Holandē, bet arī jau mājās esot. Un tur tik vareni krāsaini un skaistie salāti izskatījās. Un šī, es tev teikšu tāda salāta gobelēna, mazā kastīte, ir tevis audzēta un jāsaka, tu jau nemaz īpaši neatpaliec no tā visa. Tās jau ir viņu šķirnes, tāpēc, lai neatpalikt. Tās jau ir viņējās, jā. Šī nav viņu, bet, un šķirne. Bet nekas jau pasūtīja uz rudens ražai, jo pie viņiem atkal jauna. Vai mēs pieņemam tās šķirnes tik vienkārši Latvijas, jo tomēr ir konservatīvs? Nē, redz, es pa lietu šos te labajos restorānos pamatā pavāri ir ārzemnieki. Un tāpēc arī tā lieta iet, jo viņi iet vecās sliedēs, kas viņiem ir mācīts tur, jā, un viņi meklē to pašu. Un no tās Holandas, kas nāk, visi tie salāti jau nāk bēdīgā kvalitātē, jo kamēr jātāk līdz šeinē, viņi diezgan nesmuki. Tā kā tu esi to pareizo kārtu izvilci savā? Katram jāmeklē tas robiņš, kurai ielīt. Un tādu robu es atradu. Kas to zina, cik viņš ilgi turpināsies, bet, Kāds tu šajā jomā jau pat strādā? Praktiski 3. iznāk. Mēs pirmo sākām ar Vincentu un tad meklējām klāt visus citus, bet tie pārējie nav tik stabili, jā, pamatā Vincents mums turās, jā, bet, tur ir diezgan maz noiets, jā, tagad nāk redzes un viesnīca klāt un vēl šis tas, jā. Pašam ikdienā ir ļoti, ļoti jākustās, lai vienkārši tu atrastu visus tos kundus un atkal jauns. Un atkal jauni, daži pazūd, un atkal nāk vēl kaut kāda svaiga un citam vajag, un citam nevajag, un tā jāmeklē viņi ir, un jāskrēj. Būt tīri, varbūt profesionāli, kas bija tas, ko tu tur guvi, jo tā bija tava pirmā vispār, jāsaka, viesturnēja. Pirmā viesturnēja.
Nē, nu problēma jau bija tā, ka žēl, es neesmu siltumnīcas cilvēks, es esmu, kā es saku, lauka zēns, ja? Atklātā lauka zēns, ja? Un man, nu, protams, es siltumnīcās esmu bijis un daudz tā redzējis, un kā priekš tas man ir, bet, nu, tas nav tas žēl, ka mēs netikām kādu īstu lauku apskīt, kādu īstu tādu, kur lauks ir burkāns, kāpos tādu, nu, tādas lietas, ja? Bet, nu, es ceru, ka tas vēl būs nākotnē, ja? Bet, zini, man paliek priekšstats, ka vispār tur neko uz lauku nedara, ka tur ir vienīgi un tikai siltumnīca. Tajā rajonā, kur mēs bijām, ja? Citur jau kaut ko dara. Un es ceru, ka mēs tiksim kādreiz arī paskatīt to, jo man tā sajūta ir, ka mēs šito te, to milzīgo, to lēcienu pāri tam, tai bezdibrim, varam iztaisīt pirmām kārtām laukā, jā, jo... Tā var teikt, ka tu esi savu nišu atradis un ka tā, nu, šai brīdī ir tā tava niša, ko tu droši vien ar savu šo te, nu, centību un ar to, ka tu esi informēts par visu arī piepildījis, un tā būs tavējā nākotnē. Nē, nu, es domāju, ka mainīsies kaut kas, tāpēc, ka man jau patīk kaut ko jaunu atkal atrast. Es jau tā lūru kaut ko atkal jau kaut ko citu. Biešviesis Mārupē ir sēklu firmas Raigzvana pārstāvs Lausta kungs. Viņam jautājam par to, kā veidojusies šī nu jau 5 gadus ilgā sadarbība ar mūsu lielākajiem dārzeņu audzētājiem. Mums veidojas patiesi stabila sadarbība, un svarīgākais te ir uzticība, kas ar gadiem mums savstarpēji vairojas. Esam nonākuši tik tālu, ka piedāvājam mārupiešiem ne tikai viņiem vajadzīgās sēklas, bet šeit veicam arī izmēģinājumus ar jaunajām šķirnēm. Mārupieši pie sevis aicina arī citus jūsu dārzniekus un dalās mūsu kopējā pieredzē. Un tā jau ir ne tikai tirzniecība, bet jau laba sadarbība. Mūsu firma visstiprākā ir 3 kultūru sēklu audzēšanā. Tie ir tomāti, gurķi un salāti. Šajā ziņā mums konkurentu nav. Bet ko no Holandas atveduši Ādažu pagasta pazīstamie dārzkopi Juris Švarts un Guntars Kalaneps? Kādu mēs izskatāmies pret viņiem? Es domāju, ka noteikti kaut kāds komplekss rodas, bet ja mēs runājam ar holandiešu fermeriem, tad, Daina, mēs atceramies, kad viņi teica, ka mums ir jau 3. paudzē, mēs jau esam dārznieki, un tas ir veidots, kā saka, ģimenes ietvaros ilgstoši, un ar to jārēķinās. Protams, arī klimatiskie apstākļi viņiem ir labāki, bet, nu, viņi teica arī, ka tas ir smags darbs, ilgstošs darbs, un arī no bērna vecuma jau 14-16 stundas jāpavada šajās siltumnīcās, lai kaut ko sasniegtu. Bet vai mums ir gēnos, teiksim, tev jau ir gēnos šis te dārznieka aicinājums, kā tu saredzi, nu, kur ir mūsu vieta, jā, nu, it kā konkurēt ar viņiem mēs nevaram, nu, kā mēs varētu attīstīties, kur ir mūsu? Es domāju, man gēnos noteikti tas ir, jo es personīgi nodarbojos ar dārzkopību, faktiski tūbas kolekcionēt, es sāku 13 gadu vecumā, un vienu brīdi man bija kolekcija faktiski tikpat liela kā botaniskajam dārzam. Un pēc tam es sāku... Nu, tas gan ir hobija līmenī, tūbu selekcija, nacišu selekcija nodarboties, un mums ir sava niša, un es esmu, teiksim, ļoti priecīgs par mūsu tūbu selekcionāru Vitālu Skuju, kuram ir arī tūbu šķirne savai zemītei. Jā. Tā, laikam, ir krustmāte, ja, šai šķirnei. Bet es zinu, ka tev pašam arī ir tulpes un narcis, kuras ir zināmas. Gan tulpes, gan narcis. Narcis ir reģistrēts arī 4 starptautiski Anglijā. Bet tas ir ļoti ilgstošs process no selekcijas, tāpat kā par tomātiem, ja mēs runājam. Tas ir 10 gadu process, lai, teiksim, šodien krustojot, teiksim, tomātus vai tūbes, faktiski rezultāts var iegūt pēc 10 gadiem tikai. Un tāpēc arī faktiski vajadzīga tā pēctecība. Un es ļoti ceru, ka arī faktiski mans dēls nākotnē varbūt varētu nodarboties ar dārzkopību, jo nepieciešama šī te pārmantojamība. Jā, nu it kā nodarboties ar dārzkopību, tāpēc, ka tas ir gēnos, tāpēc, ka tas ir skaisti, tāpēc, ka tas varētu būt hobijs, tā ir viena lieta. Bet vai mēs ar šo te nozaru strādājot varam gūt arī, nu, sev labumu? Nu, visu jau mēs nedaram tikai aiz tā, ka mums patīk. Kur jūs redzat, teiksim, šo iespēju mūsu dārzniekiem nopelnīt? Es domāju, ka mūsu tirgus nav pārsātināts, un to jau rāda arī faktiski mūsu laba draugu Mārupas dārzniecības piemērs, kad ar pēctecīgu tādu secīgu darbu var panākt labus rezultātus. Un kaut vai arī, ja mēs runājam par to selekciju, kas, teiksim, hobija līmenī, varbūt arī kā Vitātam Skujam. Holandieši pērk viņas šķirnes, un jau 10 šķirnes apmēram tiek audzētas Holandē lielākās platībās. Tā kā tas ir tikai viss ir mūsu pašu rokās. Es sadarbojos ar 4 holandiešu sēklu audzēšanas un selekcijas firmām. Raigzvana ir viena no vadošajām pasaulē, un vispār holandiešu sēklas ir tomēr ļoti augsts kvalitātes, un mēs varam
praktiski ieguldot minimālus līdzekļus, mēs varam ļoti daudz, teiksim, ražas kvalitāti uzlabot, ražas lielumu. Un ir jau katrai firmai, protams, ir savas pozīcijas, pa kurām viņi ļoti spēcīgi. Viņi patreiz saka, ka viņi strādā jau praktiski nākošam gadsimtam. Viņi veido šķirnes un hibrīdus, kuri būs praktiski tiks audzēti 2005. 2010. gadā. Jūras mums izstāstīja, ar ko nodarbojas viņš, bet tavs lauciņš ir... Vasaras laikā es nodarbojos ar atklāta lauku dārziņiem. Tas lielākā platībā es nodarbojos ar atklāta lauka gurķiem. Man ir apmēram pushektārs atklāta lauku gurķi un 400 km zemplēvis gurķi. Es audzēju apmēram 10 šķirnes, un tās ir no vadošām holandas firmām, ir dažādi sēklu paraugi, ko es arī pārbaudu, arī viņu audzēšana mūsu Latvijas klimatā. Jo patreiz nav nekāda īsta šķirņa apraksti, kā pie mums tiek audzēti, kā netiek audzēti, cik lielas ražas. Mums mēs pēc paraugņiem vienīgais ņemam holandas šķirņa aprakstus. Un ja jau esam aizrunājušies par gurķiem, tad palūkosim, kādi tie ir Holandē. Te redzamie stādījumi savu laiku jau ir nokalpojuši, tā labi neizskatās tik zaļi. Jo jūnija beigās to vietā tiks stādīti jauni. Un tā 3 aprits gadā no 1 kvadrātmetra līdz ar to tiek iegūti 70 kg produkcijas. Arī šajā privātsaimniecībā ir lieliska gurķu šķirojumā mašīna, kur zibenīgā ātrumā visu novākto ražu sašķiro. Nu, protams, piepalīdzot izveicīgiem strādniekiem. Starp citu, redzot siltumnīcās un vispār dārzniecībā strādājam tikai vīrieši, sāka balēt mūsu latviešu mīts par daļo dārznieci. Te šo smago darbu dara tikai un vienīgi stiprā dzimuma pārstāvji. Tā brīdī akcijas cēlās arī Mārupas gurķu audzētājiem Mārim Šķēlēm. Jo šeit tu esi faktiski viens, kas strādā, vai ne, šo smago darbu, un pasaulē izrādās, ka ir otrādi, ka tur neviena daļā dzimuma dārzniece nemaz nebija. Bet tā tas arī bija, un tas bija gandarījums bez mums. Un tā kā jāsaka, ka mūsu sievietēm tiešām tas smagums ir jānes, un tas nav tas sieviešu darbs. Kā tur ir tajās ražas dienās? Cik jums ir jāpārcilā ar tām savām rokām? Ну, вообще очень много нужно поднимать. Иногда бывает тонны даже больше. Pa dienu? Jā, pa dienu. Ir kādreiz, ka tu redzi, ka viņas pēdējiem spēkiem nes tās kastes? Bet, protams, kad nepaies garām un tā kasta tiks pacelta, vai ne? Jā. Tad izrādās, klausies, ka mēs tagad esam godam tās sievietes nopelnījuši, lai mums būtu tagad pie tiem 60 gadiem tā pensija, vai ne? Mēs strādājam visus tos vīriešu darbus un tad tagad tā sanāk. Ja tā samēra tos darbus, Māra, kā tur ir? Nu, ja tā atklāti jāsaka, neteikšu arī, ka mēs tur no aizbrauc, ka es kaut ko nebūtu arī dzirdējusi kā tiem holandiešiem, tur bija jau lasīts, un mēs arī tā ļoti daudz pabraukājam pa to pasauli, kaut vai te patās uz kaimiņu valsti Lietuvu. Lietuvieši jau iet mums, latviešiem, bišķi pa priekšu, tur jau neko nevar pateikt. Viņi jau, piemēram, pērnā gadā mēs aizbraucām, viņi pilnībā jau sāk ieviest Holandes tehnoloģiju. Ko nozīmē Holandas tehnoloģija? Principā no siltumnīcas jau viņi, protams, nevar pārcelt. Holandē siltumnīcas jau šitās kādas patreiz atrodas pie mums, tādas varbūt viņiem bija pirms 50 gadiem. Tad, kad mēs sākam savējās būvēt, viņi jau pārgāja, piemēram, tad, ka augstums jau ir 4 metri. Mums jau vēl ir vecais stacionārais augstums tikai 2,50. Līdz ar to, protams, augiem ir vieglāk elpot. Līdz ar to var tos augus saulainā laikā viņus var noēnot. Atkal tiem sietiem, tos saulainā laikā viņiem tiem augiem tur tā nav jāmocās, kā pie mums tie augi. No augšas saulē, viņš pilnīgi arī gandrīz tā kā dabai padots ir. Ja tā saule spīd, viņš mocās. Ja tāds ir atkal vēsāks, tad viņš atkal bišķiņu jūtās omulīgāks. Bet tur, piemēram, rāda mākslīgo klimatu. Šodien spīd saule, tur paņem un noēno un augsts atkal atrodas savā temperatūrā. Protams, savā tajā optimālajā temperatūrā, tajā temperatūrā, kuram viņam patīk augt. Es jūsos tomēr tādu pesimismu nesaskatīju, ka tā gribētos, gandrīz vai plinti mest krūmos, ko tad mēs te tagad tā cīnamies? Es domāju tikai tā, ka jau tās naudiņas mums pietīs, mēs jau gan arī centīsimies, varbūt tik tālu netiksim, kā tie holandieši, bet tāpat tās centīsimies kā lietuvieši. Tomēr iet uz visu tomēr jauno tehnoloģiju, ka mēs iesim. Mēs centīsimies, jo mēs zinām, ka tas atmaksājās. Ir grūti saprast. Jā, šodien liekas, jāiegūt drausmīgākā nauda. Bet tas taču viss nesadevi. Jārēķinās ar to, ka nesadevi, un mēs visu to atgūsim ar laiku, un mēs jau pamazām ejam, un mēs iesim vēl uz to. Un mēs jau vēl pamanījām turpat tādas jauninājums
brīnājums, ko īpaši Māra tur skatījās, un jūs arī, vai ne, ka tur taču potēji, kam tur ķirbim to gurķi virsū, jā? Nē, nu tas jau priekš manis gan arī bija liels brīnums, atklāt sakot, jāsaka, es jau pirmo reizi tādu arī lietu, gan es pirmo reizi redzēju un dzirdēju, kad, piemēram, uz savaļas tomāta var uzpotēt kultūras šķirnes tomātus. Un tāpatās, kā uz kabača vai uz šķirni var uzpotēt gurķu. Ko tas dod? Tas dod izturīgāk? Nu, tas dod to, ka, piemēram, sakne ir pret slimībām izturīgāk būs tā kultūra. Nu, tas ir tāpatās latvietim tā vieglāk būs saprast, kas teikt to jēdzienu par tām rozēm, ka potē uz savaļas, potē kultūras šķirni, ka viņš ir stiprāks, viņš ir, dos lielāku ražu, viņš būs... Es jau gan tur izteicu domu, ka varētu varbūt uz tā tomātu uzpotēt to kartupeli, jeb kas tur vēl teica, un tad būtu gan apakšā tā raža, gan nav. To gan vajadzētu pamēģināt. Mūsu daudzo siltumnīcu apmeklējumu laikā bija saskaitījis kādas 7 dažādu krāsu saldo piparu šķirnes, bet te lūk audzētavu, kurā tie visi vienādi, oranži, un arī izskata lieluma un formas ziņā, gluži kā no kāda štancētavas nākuši. Izrādās, ka šī ir viena no viskvalitatīvākajām saldo piparu audzētavām Holandē. Tā aizņem vairāk nekā 2 hektāru zemstikla platību, un piparu stādījumi te ražo visu cauru gadu no 1 kvadrātmetra dodot 22 kg produkcijas. Konkrēti no šīs audzētavas visa pipara raža tiek eksportēta uz Japānu, kur ņemot vērā to vērtību un kvalitāti par vienu piparu. Jūs nepārklausījāties, par vienu piparu tiek maksāti 9 guldeņi. Tas mūsu naudā būtu veseli 3 lati. Tas ir konkrēti par šīs audzētavas produkciju. Un, ja esam sākuši par dārziņu cenām un tirzniecību, tad mums bija tas gods pavērot, kā strādā pasaules lielākais dārziņa aukcions. Šī aukciona darba tradīcijas veidojušās 100 gadu garumā. Tas sevi apvieno aptuveni 3000 dārziņa audzētāji, no kuriem katram vidēji pieder 1,5 hektāra lielas zemstikla platības. Viņi visi ir šī aukciona biedri un šeit veido savu kooperatīvu. Katras dienas vakarā uz šejieni, ne tikai no Holandas, bet arī no daudzām citām valstīm, tiek atvesta produkcija, lai otrās dienas rītā to piedāvātu ieinteresētajiem pircējiem. Produkcija īpašās dzesētavās tiek atdzesēta līdz 13 grādiem. Te preci vērtē pēc ļoti stingriem kritērijiem, un tādēļ galvenais ir tās visa veida kvalitāte. Aukcionā izsoles stundās valda ļoti saspringta gaisotne. Uz attiecīgā tablo parādās piedāvātais produkts, un tad par to solīta cena. Ja cena pārsniedz to, kas nolemta attiecīgajā pārpircēja firmā, tūlīt tiek saskaņots lēmums vai izsolē tālāk piedalīties. Ja par produktu tiek piedāvāta zemāka cena par minimālo, kas noteikti kooperatīvu valdē, tad šos dārzeņus vis nepārdod, bet gan ved izbarošanai lopiem. Tādā veidā tiek uzturēts atbilstošās cenas un aizsargāts tirgus. Savukārt fermerim par viņu piegādāto produkciju šajā situācijā tiek garantēta samaksa attiecīgā produkta minimālās cenas apjomā. Tas tiek darīts no kooperatīvu līdzekļiem, jo ikdienas no atvestās produkcijas vērtības 5% paliek aukciona rīcībā. 80% no visas šīs produkcijas tiek eksportēta un galvenokārt uz Vācijas un Krievijas tirgiem. Izrādās, ka arī dārziņu tirgū ir tik smalkas nianses, par kurām diez vai ikdienā pat spējam aizdomāties. Piemēram, lielie gurķi, kuras svars svārstās no 700 līdz 900 gramiem un kuras mūsu audzētāji uzskata par brāķi darbā, savukārt Vācijā no pircēja puses tiek cienīta visvairāk. Tālūk arī dārziņu lietošana ziņā katrai tautai ir sava un ļoti atšķirīga gaume. Par to mūs pārliecināja arī Žilvinis Rudis, Holandē satiktais lietuvietis, kurš ikdienā ir sēklu firmas Raigsvāna pārstāvis Baltijas valstīs. Mans uzdevums ir uzzināt, ko vajag mūsu dārziņaudzētājiem un pēc tam to darīt zināmu savai firmai, lai tur selekcionāri varētu radīt mūsu vajadzībām atbilstošas šķirnes un apzināt mūsu vajadzības. Holandē dārziņaudzēšana ir ļoti smalka lieta. Tur ir tik daudz sīku un specifisku nianšu. Pat savu modi ir dārziņkopībai. Pastarp mums Baltijas valstīm ir atšķirības. Holandieši bija izbrīnīti, ka latvieši audzē un ciena tomātus, kas sver 200 gramus. Holandē tādus vairs neaudzē.
jāaudzē, tad mūsu pusē. Так это уже для экспорта в наши края. Это в Латвию. Latvietim patīk tādi īsti svarīgi tomāti. Jā, latvieši mīl tādus. Kaut gan arī šai ziņā mode mainās. Lietuvieši mīl tādus vidējus tomātus, bet igauņi kā eiropieši ciena mazos tomātus. Pavisam nesen selekcionāri selekcionēja jaunu redīšu šķirni, sarkanu baltu. Tā ir sava veida mode. Dānijā, piemēram, tikai ēd šos, bet pie mums vēl ir sarkanie cieņā. Mode nav tikai apģērbā. Jā. Ja ņemam salātus, tad te jau ir tīra mode. Jūs redzējāt dažādas sarkanas, kruzuļainas, visdažādākās formas. Liekas, kādēļ tas viss vajadzīgs, ja varēs tradicionāli zaļos salātus? Tas viss tiek virzīts galvenokārt, lai varētu konkurēt tirgū. Cilvēki grib, lai produkts labi izskatītos, lai būtu kvalitāte. Un tomēr jūs esat Baltijas cilvēks. Kā jūs prātojat, redzot to, cik augstu attīstīta šī nozare ir Holandē, kāda varētu būt mūsu perspektīva? Vai mums vispār vajadzīgs tik ļoti censties, jo tur jau visa kā ir tik daudz? Ne jau tikai Holandē. Holandieši arī gaužas, ka viņu tirgu piesātina produkcija no Marokas, Izrēlas, Spānijas. Tur vēl lētāk var saražot, tur taču ir vēl siltāks un labāk apstākļi. Es domāju, ka dārzeņi ir tā lieta, ko vajag ražot pašmājās. Jo pirmkārt cilvēkiem ir darba vietas, un otrkārt tā ir kvalitāte. Nevajag pārvedāt. Ja tomātus mums atved ziemā ar kuģiem no Spānijas, tad viņi ir mēnesi kaut kur nogulējuši, un tas jau vairāk nav tas. Un mūsu cilvēkiem būs darbs, varēs nopelnīt, būs nauda. Mūsu cilvēkiem es ticu, jo esmu pārliecināts, ka mūsu dārzeņu audzētājiem ir ļoti augsta kvalifikācija. Tagad daudz pievērsies audzēšanai, pat zinātņu doktori. Tur Holandē un Dānijā tādu speciālistu ir mazāk, tikai viņiem ir vairāk kompjūteru un vairāk to, kas dod rekomendācijas, un ir lielāks servis. Viņiem vienkārši tik daudz pašiem nav jādomā. Bet nu par ko citu. Mūsu brauciena laikā bija iespēja ielūkoties arī firmas Kemir Agro Holland lielajā rūpniecības centrā, kas atrodas Rotterdamas ostas tūmā. Te tiek ražoti visa veida, arī pie mums liela popularitāte ieguvušie minerāli mēsli, un no šejienes tie tiek eksportēti arī uz daudzām pasaules valstīm. Šajā esot mūs pārsteidza arī kas cits, cik labi ar šo rūpniecības lielo monstru sadzīvo visa dzīvā radība. Tik uz soļu varēja ieraudzīt kādu fazānu vai trusīti, un tas liecināja, cik tīru vidi saglabājot, jo 25 gadu garumā te strādā šis milzu ķīmiskais uzņēmums. Šīs rūpnīcas ražojums ļoti plaši pielieto ne tikai Holandas dārzeņu audzētāji, bet arī puķkopji. Katram no mums un īpaši jau mūsu puķu audzētājiem zināms, ka savulaik no Holandas vesto ziedu ienākšana mūsu tirgū iznīcināja visai ienesīgo Latvijas ziedaudzētāju biznesu. Lai arī kā mums tas nepatiktu, bet redzot, cik vērienīgi attīstīta šī joma ir pasaulē, un šai gadījumā Holandē, iznākums liekas pašsaprotams. Arī mēs pabijām kādā rožaudzētavā, kas pēc šī ieviestās tehnoloģijas ir viena no vismodernākajām pasaulē. Tās izveidēja ir ieguldīti 33 miljoni guldeņu, kas mūsu naudā līdzinās 11 miljoniem latu. Te tiek audzētas pasaulē visjaunākās rožu šķirnes gandrīz 4 hektāru lielā platībā. Lai nonāktu līdz izcilam gala rezultātām, rozes baro, protams, kompjūteri 6 līdz 7 reizes dienā, un minerālu mēsliem pievieno attiecīgos stimulatorus. Līdztekus rozes tiek apstrādāts arī pret iespējamām slimībām un kaitēkļiem. Starp citu, ar šo lielo platību, ieskaitot arī rožu šķirošanu, galā tiek 20 cilvēki. Augšanas laikā tiek saglabāti tikai spēcīgākie dzinumi, jo te negriež rozes, kas ir īsāks par 50 centimetriem. Ja dzinums padevies niecīgāks, to vienkārši noliec, lai veidotos aktīvāks fotosintēzes process, kas ļautu vēl labāk augt spēcīgajam dzinumam.
Pēc nogriešanas turpat uz vietas ziedus atbilstoši sašķiro šķirojumā mašīna, kas tās pilnīgi sagatavot tirgumu. To visu redzot manī pamodās sentiments, lai cik žēl rozmanās acīs, tajā brīdī bija zaudējis līdzinējo burvību un kļuvis par vienkārši rūpniecības un tirzniecības preci. Jā, te tās bija izcili skaistas, bet absolūti bez smaržas. Žēl, bet lielajā pasaules tirgū sentiments un rožu smarža neko nemaksā. Te valda citi likumi, kurus jāievēro. Par to pārliecinājāmies arī esot vienā no pasaules lielākajiem ziedu aukcioniem. Šis aukcions aizņem 715,000 kvadrātmetrus. Ja uzskatamāk, tad iedomājieties vienkop 120 futbola laukums, kuros salikt ziedi. Tāds ir šīs vietas mērogs un atbilstoši arī apjoms. Tādu ziedu dažādību un daudzumu vienkop nebija nācies redzēt. Jā, konkurēt ar šo tirgu mūsu puķu audzētājiem, diemžēl. Aukcionā aktīvākā rosība notiek rīta stundās, kad iepriekšējā vakarā ne tikai no Holandas, bet vai no visas pasaules atvestie ziedi tiek piedāvāti pircējiem. Un te svarīgas ir visas iespējamās nianses, gan tas, cik reta un izcili ir šķirne, gan krāsa, gan zieda kvalitāte un izturība. Ar vienu vārdu sakot, zieds pilnībā tiek likts vispārējai apskatēji un vērtēšanai. Ziedu tirgošana notiek pēc tā paša principa, kur varējām skatīt dārziņa aukcionā, un lai cik skumji, tāds pats ceļš kā gurķiem un tomātiem ir arī puķei. Ja tā solīšanā no pircēja puses negūst aukciona valdes noteikto minimālās cenas novērtējumu, puķis vienkārši izmet. Šī vieta man atgādināja lielu puķu kapsētu un vēlreiz apstiprināja domu, ka puķi šai lielajā nepārskatamajā krāsainajā jūrā ir tikai un vienīgi prece. Bet gan par kādu ļoti patīkamu akcentu. Tajās dienās šī zemes skatījums mums visiem saistījās ar to izcili sakopto un gaumīgo vidi, kurā dzīvo holandieši. Uz brīdi to baudīt ļausim arī jums. Šī jaukā brauciena ceļvedes visas 10 dienas mums bija Dace Štāle, firmas Rīgas turists direktore. Jā, es it kā biju tas grupas, kas bez tā profesionālā, par cik grupa bija tiešām profesionāla, kas gribēja arī parādīt grupai kaut ko drusku no Holandas un no Beļģijas, lai bez tā, ko grupa iepazina tīri no profesionālām zināšanām un viedokļi, lai redzētu arī drusku šīs te valsts dabu, cilvēku tikumus, vēstures pieminekļus. Ir tāds parun vai teiciens, ka Dievs radījis ir pasauli, bet savu Nīderlandi ir radījuši Holandas tauta ar savām rokām. Un es tā domāju, mums Latvijā, mēs taču esam virs jūras līmeņa, un tā problēma mums atkrīt, tā kā atliek vienīgi arī mums strādāt, un gan jau viss būs labi. Tās zemes jau ar mums ir, es tā domāju, cik kā viņiem ir jākaro par katru zemes pēdu, un cik vispār tā zemes skatās zaļu un fantastiski sakopta. Mums jau it kā tas ir viss Dieva dots bez pūlēm, vai ne? Un tur jau tā sakoptība tā jau naudu nemaksā. Tā maksā, kā tā sieviete teica, ka tas laikam ir prestižs arī viņiem. Jā, es tieši arī tagad atcerējos par tiem dārziem, kas, protams, sākumā likās pārsteidzoši, pēc tam jau skats pierāda, jo viņi bija visur, viņi bija pie katras mājas. Un, kad mēs jautājām par tiem dārziem, kas par viņiem rūpējas, būtībā jau tā esot sieviete, kas to uzpasē, jo tie dārzi, tas, kā viņi it kā sevi parāda, ko katrs varētu labāk. Viņi saka, nevienmēr varbūt aiz tās mājas ir viss tas ideālākais, bet galvenais tomēr, lai tas dārs būtu skaists. Tikā mēs bijām Briselē jau māju ceļā un visi bijām šajā te mazajā Eiropā, vai mēs saredzam arī Latvijas vietu tur tajā kontekstā? Ko tu, Dacīte, brīdī domāji? Es domāju, ka tanī Eiropā miniatūrā mēs itin labi iederētos, tāpat kā tur iederējās visas pārējās mazās valstiņas, kuru himnas jau tur spēlēja un kuru vēstures un pieminekļus un slavenākās ēkas jau tur bija parādīts.
Un tikpat labi, man liekas, nepaies ilgs laiks, kad arī mūsu Latvijas vieta tur parādīsies, varbūt mazā stūrītī, un tomēr tur būs. Jā, katram no šī ceļojuma mums ir savas pārdomas. Un droši vien, ja mēs arī domājam kādreiz būt tajā lielajā un arī mazajā Eiropā, kopā ar citām valstīm, mums jau šodien jādomā, ar ko un kādi mēs tajā ieiesim. Un labi, ka starp mums ir cilvēki, kas neraugoties uz šiem laikiem, visiem spēkiem spītējot mūsu vispārējai nabadzībai, mēģina atlicināt tam, lai paskatītos pasaulē, lai varētu salīdzināt sevi un mēģināt par katru cenu virzīt arī savu darbu kaut cik pasaulē pieņemamā līmenī. Par to var tikai patiesi abrīnot un uzteikt Mārupas ļaužu neatlaidību. Mēs, braucot no Holandas mājās un esot tur runājām, ka Mārupē šī pieredze ir krāta pa tādiem etapiņiem. Tagad, ja jūs esat tikuši līdz Holandai, bet sākums laikam bija mazliet savādāks. Nu, sākums bija tepat, tad līdz Igaunijai, līdz Lietuvai, un tad nāca laiks, kad iepazināmies ar firmu Kemir, tad nāca laiks, kad apguvām Somiju, nu, un šobrīd esam nonākuši līdz Holandai. Un pašam Bērziņam ir tāda pārliecība, ka ir jābrauc pasaulē, neraugoties uz it kā šiem smagajiem laikiem, un jāskatās un jāsaredz. Atkal tas nākamais solis. Labāk vienreiz redzēt, nekā 10 reizes dzirdēt, un ne tikai man pašam, bet arī visiem speciālistiem, jo tad jau tā īsti var ieviest, ja pats redzējis. Un otra lieta, kad mēs sākām darīt, tad no sākuma likās, ka mēs ejam tumšā mežā, bet gadu pastrādājām, radās jautājumi, un ja pirmais brauciens bija, ka mēs braucām un jūsmojām, cik tur ir skaisti, tad otrā braucienā Somijā jau pētījām, kas mums ir. Nav izdevies tā kā vai kas mums no viņiem būtu jāpaņem vēl. Es domāju, ka no katra šī brauciena jūs tomēr kaut ko arī atvedat. Pa tukšo jau nekad nav braukt. Nu, katra reize jau ir kaut kas iegūts arī šī braucienā, jau vairāk lēmumi ir pieņemti pēc šī brauciena. Varbūt kādi, ja tas tomēr vēl šobrīd ir tādā aprobācijā? Nē, es domāju, pavisam vienkārši lieta. Mēs, teiksim, ļoti jūsmojam par kartonu taru, bet izrādās arī mums viņi likās par dārgu. Un izrādās, ka kartonu taru holandieši lieto tikai eksportam, bet vietējā tirgu aizvien plašāk ieviešās plastmasas tara. Nu, otra lieta, mēs te arī domājam par savu šķirošanas līniju, bet izrādās, ka to jau mēs redzējām Somijā, ka zemnieki apvienojas vienam, teiksim, tādu šķirošanas galdu gurķiem vai tomātiem nav liederīgi iegādāt, jo viņi nāk aizvien modernāk, jaudīgāk un arī dārgāk, bet kad kooperējās un pa vairākiem kopā, ja tā kā tur ir tie aukcioni, tad šī te aukcionā ved visu sašķirot. Mēs jau cenšamies katrs pats darīt. Mums tā naudiņa nāk tik grūti, ja, teiksim, arī holandieši var viegli dabūt un pa samērā zolīdiem procentiem kredītus, tad mums jau lauksaimniecība ir ārpus likuma un kredīti nepienākās, un mēs paši, cik mēs varam katru gadu peļņu iekrāt, tik mēs varam kādu sīkumu nopirkt. Un, nu, ir tāds angļu teiciens, kad neesam tik bagāti, lai pirkt lētu mantu, un mēs arī pašreiz vadamies pēc tāda principa, ka mēģinam nopirkt to visjaunāko. Arī tos pašus kompjūterus mēs gādājam tādus, lai viņus pēc tam var sasiet virkne un kas patreiz ir modernākais. Un tāpēc arī mums bija jābrauc uz Holandu un jāredz, ko tie dara, jo daļai mēs esam ieviesuši to, kas ir Somijā, un tomēr Somijā tas jau ir sen, un arī viņi drīz šīs tehnoloģijas mainīs uz modernākām, un mēs vairs nedrīkstam jau vismaz tādas jau morāli novecojuši iekārtas gādāt. Mums jāstāsta, kas ir jaunākais un modernākais, kaut ar reizēm var būt dārgāks. Nu, un trešā tāda atziņa, to es bijis vairāk kārt Holandē. Nu, tas, ko mēs te šausminamies par zemes pārdošanām, mēs paši redzējām, ka aiz Rotterdams, tais pussaliņās uz vienas pussalas ir Arābu naftas kompānija, uz citas Shells, uz citas Esso, uz vienas arī Kemir, un Kemir zināja teikt, jo Somu Kemirai Holandai vēl lielāka rūpnīca nekā gandrīz vēl lielākā Somijā, un zem šīs rūpnīcas ir nopirkta. Protams, par cik tas ir pie jūras, tur ir drakoniski ekoloģiskie noteikumi, bet ja viņi grib tur dzīvot un saimniekot, viņiem tas ir izdevīgi, viņi ir spiest ievērot. Tā kā vajadzīga tikai likumdošana un nebūtu ko bažīties zemi pārdot, jo nodokļi un vispāries jau paliek Holandēs. Jā, viņš minēja pasakainu summas, cik tā gada peļņu, un no tās mēs varējām secināt, ka tas rezultāts tai Holandē ir krietni liels. Jā, bet vēl, vai jums, es jautāju arī kolēģiem, kā tur ir ar to
perspektīvu, redzot tomēr, it kā pat netālu valsti, ja tā paņem, cik tad mēs tur braucām ar to busu, un ka tur ir tā siltumnīca jūras, un ka tur ir šīs tehnoloģijas, un ka tur ir vispārējais, un tā salīdzināt ar mūsu flagmani, Latvijas flagmani Mārupi, un par perspektīvu domājot, ir tā vieta arī mums? Es domāju, ka vajadzētu būt, jo es nezinu, kāpēc, es nesaprotu, kāpēc mūsu valdība tā ļoti jūsmo par importu, ka mēs tagad brausim robežas vaļā un viss, lai ved. Es nezinu, kur mēs ņemsim valūtu, par ko samaksāt par visu šo importu. Man liekas, ka visu to, ko mēs varam saražot paši uz vietas un ar saviem spēkiem un līdzekļiem, to gan laikam vajadzētu ražot uz vietas. Es domāju, ka Holandē laikam būtu vienkāršāk varbūt atvest no citurienes gan tos gurķus tomātus, bet viņiem vajag cilvēkiem darbu un vajag labu dzīvi. Tā viena tāda pārdoma, un vēl viena varbūt es nepateicu, kāpēc arī gribējās braukt un kāpēc gribētos, ka Latvija redz mūsu valdībai kaut kur iesakņojas lauksaimniecībai, pie mums nav perspektīvas siltums, tās vispār vajag likvidēt. Mēs taču redzam, kāds liktenis pašreiz ir Rīgas saimniecība, un tā neoficiāli es esmu dzirdējis, ka valdība pasaka, lai tās siltumnīcas gāžās, un citur pasaulē tā nedomā, un es domāju, ka mēs redzējām, ka nemaz nevajadzētu daudz pielikt spēku, lai viņas varētu eksistēt. Būtu cilvēkiem darbs, savu preci, un mēs netērētu valūtu par to, kur absolūti nevajag tērēt. Es domāju, ka naudiņi jātērē par tehnoloģijām, nevis par preci. Mūsu stāsts par Holandē vadītajām dienām un tajā krātajām atziņām šovakar ir galā. Bet Latvijā pa to laiku vasara ir uzvilkusi savu viskošāko tērpu un pamazām kāpja Līgo kalnā. Tad priecāsimies visi kopā par šo laiku un par savu zemi, kura mums visiem, lai arī kā, pasaulē tomēr ir vismīļākā. Visi sīki